Skolēna sapnis ir skolēna apziņas nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tēls, no pieredzes fragmentiem fantastiski savirknēti notikumu sižeti, ko skolēns pārdzīvo katru dienu. Es sveicināti skatītāji, klausītāji, es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Un, dargie draugi, šodien beidzot ir atnācis sūtījums no Vācijas. Es tā kā pasūtīju no Vācijas Amazona, bet īstenībā sūtījums pat nāca no apvienotās karalistes. Pasūtīju svētdienu pa dienu, un šodien otrdiena. Un otrdienā jau bija klāt. Pasūtīju stabilizatoru, Xiaomi Evolution, vajadzēja būt it kā Xiaomi Evolution. Šis iespējams ir labāks modelis, šis iespējams ir Ķīnas pakaļdarinājums. Nezinu, redzēsim. Bet pats galvenais. Šeit jau censoņi ir attaisījuši. Varbūt viņi iekšā dāvanas salika, jo tur bija rakstīts, ka jābūt vēl statīvam, lai turētu šo stabilizatoru. Un jābūt arī papildus baterijai, cimdiņiem, bet šajā necilajā, jau gandrīz vai izārdītajā paciņā. Nē, dārgie draugi, es viņu neizārdīju. Šo jau UPS piegādes darbinieki izdarīja. Šī stabilizatora cena 220 eiro. Papildus vēl vajadzēja samaksāt 15 eiro par piegādes izmaksām. Labi, dārgie draugi, šo nekam nederīgo metam no, lai te var redzēt, ka šeit jau ir tā kā ar skoču. Nu labi, nu ko tu daudz. Mēģināsim taisīt vaļā. Kas būs, tas būs, dārgie draugi. Tā vienu pusīti, otru pusīti. Tā, dārgie draugi. Jā, tiešām. Šeit dažādas dāvaniņas ir iekšā. Es no sākuma domāju, ka viņi man ir apšmaukuši un pat kurjeram prasīju. Kur ir? Kur ir? Bet nē, dārgie draugi. Wow! Viņi pat ielikuši šādus jaukus cimdiņus, kuri, diemžēl, man, dārgie draugi, neder. Nu jā, tas gan ir diezgan bēdīgi. Tāda cimdiņa neder. Žēl, skāde baigā. Šis ir tāds statīviņš. Papildus baterijas, stiprinājums, lai kamera nedauzītos pret pašu stabilizatoru. Ļoti noderīga lieta. 2 vadi, lai GoPro kameru varētu uzlādēt tieši no stabilizatora. No vienas puses tas ir ļoti parocīgi, bet no otras, diemžēl, nevar izmantot ārējo mikrofonu. Tas ir diezgan bēdīgi. Tā, dārgie draugi, kas te mums ir? Lādētājs šoreiz baltā krāsā. Šāds pats jaukais stabilizators. Jā, dārgie draugi, lūk, šāds mums stabilizators. Kaut uz paciņas nebija rakstīts, bet uz paša šā stabilizatora rakstīts Xiaomi Evolution. Bet viņš nedaudz atšķirās. Tā, paņemsim veco stabilizatoru. Šis ir jaunais stabilizators, un šis ir mums vecais. Būtībā, dārgie draugi, viņi ne ar ko neatšķirās. Vienīgais, šī tomēr laikam jaunā versija, jo šeit pa vidu tāds sadalījums ir. Varbūt padomājuši, lai stabilizatori tik ātri nebojātos, kaut ko ir mainījuši. Iespējams, šī ir uzlabotā versija un viņš kalpos man daudz labāk. Nu, cerams, jā. Parādīšu, kas notiek. Redzam, baterija viss darbojās. Viņam nevajadzēja šobrīd uzreiz mirgot. Viņam vajadzēja tad, kad es šo podziņu. Es nevaru neieslēgt, neizslēgt, bet vienīgais šī lielā podziņa darbojās. Un kā mēs redzam, tā kā viņš ir. Šis motoriņš labi strādā, bet pārējie atteikušies. Iespējams, kādreiz aiznesīšu uz elektrotehnikas darbnīcu, lai paskatās. Nav garantijas, dārgie draugi, ka viņi arī sataisīs. Šāds jauks audumiņš, lai varētu nosaucīt. Super. Jā, viss ir tāds pats pagarinājums. Neskatoties uz to, ka Xiaomi Evolution iepriekšējais priekšgājējs tā kā kapitulēja, es uzskatu, ka šis ir viens no labākajiem GoPro stabilizatoriem tirgu. Jo ir freju, tie mirst nost pat ātrāk. Cerēsim, ka šis ļoti labi kalpos. Izpakosim, paskatīsimies, kāds tad ir šis statīviņš, vai viņš tiešām ir labs. Tāda skrūvīte, lai varētu normāli viņu nofiksēt laikam. Vajadzētu tā, lai viņš negāžas. Jo šādu īstenībā, dārgie draugi, šādu varētu forši nesāt līdzi. Piemēram, ēdienvlogus taisot. Vienu jauku brīdi, visa kamera ar šo stabilizatoru. Redziet? Nē, it kā? Jā, tur vajag ļoti prātīgi. Statīviņš, dārgie draugi, varēja būt labāks. Kāds ir, tāds ir, varbūt noderēs. Tāds kompakts, var ielikt somā.
Tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs. Cerēsim, ka baterijās tomēr kaut kas ir iekšā. Cik es atceros, kad lasīju iepriekšējā stabilizatora pamācība, tur bija teikts, ka nekādā gadījumā nedrīkst darbināt viņu, tad, kad nav ielikta šeit iekšā kamera. To arī mēs, dārgie draugi, nedarīsim. Pielīmēsim šo aizsardziņu. O jā, dārgie draugi! Dārgie draugi, to es saprotu! Jā! Esmu atkal zirgā. Divreiz, un mēs varam lūk šādi mainīt arī, kā kamera atrodas. Īstenībā ļoti forši šādi, jā. Funkcija, kad tā kā ir prom, bet viņš saglabā skatu uz vienu punktu. Vairāk jau izskatās uz vienu plakni viņš saglabā šo skatu. Dargie draugi, ļoti laba opcija ir tāda, ka šeit ir 1/4 colu skrūvi var ieskrūvēt, tādējādi darbosies visādi statīvi. Jo es atceros, piemēram, Z1 Pround modelī šādas skrūves vietas nemaz nebija. Nu ko, dārgie draugi, ar preci esmu ļoti apmierināts. Dosimies ārā, patestēsim, kā tad ir bez GoPro un ar GoPro, jo es jau iepriekš nemaz neesmu taisījis vecā stabilizatora apskatu. Salikšu uz viena ekrāna, kā izskatās bez stabilizācijas un kā izskatās ar stabilizāciju. Dārgie draugi, neliela ceļa seguma inspekcija. Kā mēs redzam, šeit asfalta seguma nav, bet tās īstenībā vienīgais bedra gan šeit ir diezgan liela. Varam arī izmērīt bedras dziļumu. Kopējais kā kādi 5. Jā, tā, ap 5 centimetri. Testēsim stabilizatoru skriešanas apstākļos. Šobrīd diezgan spēcīgi skrienu. Un tagad patestēsim, neizmantojot stabilizatoru. Wow! Dārgie draugi, es domāju, ka atšķirība ir acīm redzama. Un tagad, dārgie draugi, nedaudz apskatīsimies, kā tad sokas ar Heisburgera būvēšanu. Šobrīd tiek veidot tikai ceļi. Šajā šausminošajā vietā, kur šobrīd ir daudz atkritumi, zāri, iespējams arī narkomāni. Šeit nākotnē būs Heisburgers. Būs prieks, laime un burgeri iespējams. Dārgie draugi, īsti nezinu, vai tā ir privātā teritorija vai nē. Šobrīd pirmie darbi ceļu labiekārtošanā. Šobrīd īsti vēl vieta neatgādina kārtīgu tādu solīdu ceļu ar asfaltbetona segumu. Šobrīd vairāk atgādina kaujas lauku. Labi, ka šeit nav kūdras slānis, kāds 5 metri dziļš. Tad gan te kāds ekskavators tāpat kā pie ogres halles būtu nogrimis. Kas šeit notiek? Dziļurbums? Dārgie draugi, šeit patstāvīgi tek ūdens. Ja kāds pietiekami vērīgi skatījās manus iepriekšējos video, tad noteikti tur tālumā varēja redzēt, kā es Pokemonus ķēru. Bet šobrīd viss ir mierīgi. Pokemoni vairs netiek ķerti. Pamazām visā savā krāšņumā Rieva sāk ziedēt. Tas var liecināt par vēsa laika tuvošanos. Kungs kaut kur iet savās gaitās. Dārgie draugi, man fonā tur vīri lipina plakātus uz savām mašīnām. Pamazām vēlēšanās tuvojās. Jāpārliecina vēlētājs, ka tiešām ir jābalso par viņiem, lai jau vīriem izdodas. Šī jaukā ēka ir ugunsdzēsības depo. Kur ugunsdzēsēju darba mašīnas, iespējams arī kāda privātā mašīna. Viss kārtībā, lai tik vīri strādā, jo, saprotiet, ar tādām lietām kā uguns tur nav ko jokot. Šeit, dārgie draugi, ir policijas garāžas un tālumā jau ir policijas ēka. Priekšā ir aizdomīgs kungs, kaut ko viņš tur baigi fotografē. Iespējams ceriņus, iespējams vēl kaut ko, īsti nevar saprast. Tas ļoti aizdomīgs, šodien vispār ogre, pilna ar aizdomīgiem kungiem. Nē, ceriņi, protams, ir skaisti. Un rekur pamazām šis kungs arī skraida. Nu ko, dārgie draugi, tāds bija neliels Z1 Evolution apskats, labs stabilizators. Prieks, ka viņš ir kļuvis gandrīz vai par 80 eiro lētāks. Diemžēl ir tā, ka
Ja neteiks, uzspied laika, neviens arī nespiedīs laika. Tātad, dārgie draugi, ja savāks 200 laikus, tad noteikti būs kopīgs video ar Kristapu Graufeldu no Joret LV. Viņš nav informēts, bet nav jau garantijas, ka savāksies tie 200 laiki. Šis jaukās ēkas vietā bija kādreiz ugunsdzēsības depo ēka. Diemžēl viņu pameta, tad šī ēka nodega un tās ēkas vietā jau uzbūvēja jaunu. Un tagad jau tur būs kafejnīca, nopietni. Es domāju, ka tur būs muzejs. Ar jums kopā bija Edgars. Paldies par skatījumu. Uz drīzu tikšanos!